Labdien, draugi un nedraugi! Turpināsim mūsu kauju par brīvību, un šodien, protams, mēs visi zinām, ka ASV ir jauns prezidents, un mums varbūt drīz arī būs jaunā valdībā, varbūt 26. gadā. Ja? Un šajā situācijā ir aktuāls jautājums. Mēs zinām, ka Šveicars par sevi domā, ka viņš ir Latvijas Trumps. Un ir citi cilvēki, kuriem arī ir jautājums, kāpēc nepatīk jums Šveicars, varbūt viņš būs labs variants, varbūt viņš ir mūsu jauns konservatīvs līderis un tā tālāk. Manuprāt, galvenā problēma šeit ir citā. Tas nav par konservatīzmu vai liberālismu. Galvenokārt problēma ir tā, kā, manuprāt, tas ir mans personīgais viedoklis, Šveicars tas ir faktiski netīrai naudai loks. Netīrai naudai loks Latvijā. Un arī, manuprāt, šodien ir divi cilvēki ļoti interesanti, kuri ir ļoti bīstami. No vienas puses tas ir Putina oligarks, Piotrs Avens, tas ir teoretiski viens loks netīrai naudai, ja sankcijas pret viņam nebūs. Un no otras puses tas ir Šveicars ar savu waterfrontu. Un tā ir galvenā un ļoti liela problēma, tāpēc, ka, protams, es domāju, ka mēs visi saprotam, ka netīra nauda no Krievijas federācijas, tas ir faktiski Maskavas politiskais instruments. Un, ja šis līdzeklis būs izmantot šeit, mums visiem būs ļoti lielas problēmas. Tā ir ļoti liels drauds. Un, ja mēs zinām par to, tālāk neinteresanti konservatori vai liberāli, galvenā, kā ar Maskavai vai ne. Un tas ir galvenais jautājums, manuprāt.